Gluži tāpat kā Latvijas valdībai, arī Tīnūžu pamatskolas 1. klases skolēniem pirmās 100 dienas ir periods, kura noslēgumā nākas atskatīties uz paveiktajiem darbiem. Jāzeps Osmanis mīklēnās somu, pa ielu iet somu, tik pina divām kājām, kur pieskolu somu, no skolas uz mājām, pēc somu un kājas. 1. klases skolēnas lielajā dienās veica visas sākuma skolas klases. Jubilāriem tika sagatavotas ne tikai dažādas mazas dāvaniņas, bet arī atjautības uzdevumi, lai noskaidrotu, ko tad mazākie skolas apmeklētāji pirmajās 100 dienās iemācījušies. Gailis stāv uz vienas kājas un svēr 2 kilogrami. Cik viņš svērs, ja viņš stāvēs uz 2 kājām? 4 kilogrami. Nepareizi. Tu? 2. Pirmās klases audzinātāja Dace Babāne ideju par pirmklasnieku 100 dienu atzīmēšanu atvedusi pieredzes apmaiņā no citām Latvijas sākuma skolām. Pirms tām pamatskolā tika īstenota tradīcija jaunos skolēnus sveikt rudenī. Tas pasākums bija diezgan samocīts un pašiem negribējās. Un tad mēs aizņēmām šo ideju, kad varētu atzīmēt 100. dienu skolā. Bet to formu, kādā veidā to svinēt, to es izdomāju pati. Var jau būt, ka kaut kas sasaucās arī citiem, bet tas nav nošpikots. Un es gribēju tieši uzsvērt, lai bērni parāda, ko viņi ir iemācījušies, kā viņi ir iejutušies. Nevis kaut kā īpaši viņus sveikt ar to un kaut kā godināt, bet tieši, lai viņi parāda, ko tad viņi ir apguvuši. Jo arī valdība pēc 100 dienu darba atskaitās, un tad arī mēs atskaitījāmies par paveikto darbiņu. 1. klases skolotāja ar saviem aizbilstamajiem apmierināta. Skolēni aktīvi darbojas ne tikai obligātajās mācību stundās, bet arī apmeklē dažādus pulciņus, ansambļus, korus, deju kolektīvus. Daļa no bērniem gatavojas arī skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Pastāsti, ko jūs šajās 100 dienās esat iemācījušies? Mēs esam rēķināt, iemācījušies lasīt un daudz, ko mēs esam iemācījušies. Ko jūs ikdienā darat tā, kad stundas jums ir pagājušas kopā? Kaut ko arī visi dara? Jā, mēs dziedam, rotaļājamies un arī patstāvīgi pildam uzdevumus matemātikā un latviešu valodā. Man patīk visvairāk arī rēķināt un latviešu valodu un dejas. Un kas tev patīk? Man visvairāk patīk mūzika, sports un vizuālā māksla. Sports, matemātika, latviešu valoda un vizuālā māksla. Skolotāja Dace cer, ka pirmklasnieku 100 dienu atzīmēšana varētu ieņemt vietu arī kuplajā skolas tradīciju pulkā. Šobrīd Tīnūžu pamatskolas 1. klasē mācās 21 skolēns, un arī nākamajam mācību gadam skolā pieteikušies tikpat daudz skolēni. Dace Trabotska, Zana Treško, Ogres televīzija.